Neteiksim, ka viss sākās ar pasakām. Protams, ar pasakām tas ir sācies un turpinās, bet mana interese par Kārli Skalbi sākās ar Svena Kuzmina romānu Skaistums un nemieris. Tur ir ļoti neliels Kārļa Skalbes dzīves posms, bet es diezgan daudz ko pēc tam pameklēju, pašķirstīju, painteresējos, ļoti gaidīju, kad būs monogrāfija par Kārli Skalbi, jo viena lieta ir, ko tu pats rocies, meklē, bet gribās, lai tev kāds arī to izstāsta. Lai nenobiedētu lasītāju parasto, es gribu pateikt, lai arī monogrāfija tas skaitās kaut kas tāds nopietnas, bet šeit ir ļoti, brīžiem, es pat teiktu, ļoti poētiska valoda. Viņa nav sausa, nav zinātniska. Viņa savā monogrāfijā ir izveidojusi 3 tematiskos lokus, un viens ir Es esmu par radošu cilvēku, otrā daļa Es esmu par dabu un dzeju, trešā daļa Es esmu par pasakām. Ja mēs runājam par pirmo daļu, par radošo cilvēku, par Kārli Skalbi, likās, ka tas ir nedaudz par haotisku, ka tur ir arī no otras puses daudz lieku detaļu, un iespējams tas ir tā, tas ir kaut kas cilvēkam, kurš ļoti labi zina Kārli Skalbi. Tas ir Litai Silovai, kas ir izpētījusi no līdz, un tev liekas, ka katra tā detaļa ir ļoti svarīga. Man pietrūka kaut kāda secīguma. Man bija sajūta, ka tur ir lēkāšana notikumos, gadskaitļos, un tāpat laikā vienalga man bija interesanti. Es te izburkšķējos par pirmo daļu, kas man varbūt ne tā un ne šitā, bet viennozīmīgi viņa ir mani pamudinājusi beidzot paņemt Kārļa Skalbes mazās piezīmes. Otrā daļa ir veltīta dzejas analīzei. Ļoti interesanti ir tas, ka ir izvilkti dabas sastāvdaļas, kas ir bijušas pieminētas Kārļa Skalbes dzejā. Arī seko pēc tam atsauces, kuros